Augu veselība ir būtiska planētas labklājībai, un katrs solis tās aizsardzībai ir nozīmīgs. Tāpēc Valsts augu aizsardzības dienests kopā ar Eiropas pārtikas nekaitīguma iestādi un Eiropas komisiju īstenoja kampaņu Augu veselība dzīvībai. Dienests piedalījās stādu pārbaudēs, kā arī apmeklēja lidostu un skolas, daloties zināšanās ar skolēniem. Kampaņa noslēdzās ar vizīti Ādažu vidusskolā. Šī bija ļoti fantastiska iespēja mums izglītot gan skolēnus, gan arī lidostā ģimenes, kas brauc, ceļo, gan arī citus cilvēkus. Tādā veidā mēs pastāstam, kas ir augi, kā augus mēs varam sargāt un, protams, izglītot cilvēkus, lai cilvēki no trešām valstīm neievada sēklas, augļus, čiekurus un vēl visdažādākos audziņus, un tādā veidā mēs varam aizsargāt mūsu Latviju no visādiem invazīvām sugām un citiem karantīnas organismiem, kas vēl nav ieviesušies Latvijā. Ādažu vidusskolā, tāpat kā citās skolās, skolēni tika iepazīstināti ar Valsts augu aizsardzības dienesta nodarbošanos, kāpēc ir svarīgi rūpēties par augu veselību un kā to ik viens varam darīt. Tāpat ar savu pieredzi dalījās arī Latvijas agronoma biedrība. Mēs šodien jauniešus iepazīstinājām ar agronomu profesiju, ko mēs darām, ka principā mēs darbojamies kā augu ārsti un ka mūsu mērķis ir nodrošināt sabiedrību ar pārtiku, lai tā pārtika izaugtu, tā teikt. Un arī veicināt agronomu profesijas tādu popularizāciju, jo tas ir tagad pēc būtības ļoti interesants darbs, par ko daudzi varbūt pat sapņo, jo tas nav darbs tikai birojā pie galda, tas ir darbs arī uz lauka, darbs tikšanās ar cilvēkiem, darbs ceļojumi un pieredzes apmaiņa ārzemēs, vienvārds sakot, darbs ar jaunākām tehnoloģijām, ļoti plašs darba lauks. Savukārt pēc tam bērni sadaloties pa grupām kopā ar augu draugu Edgaru Bāliņu pildīja uzdevumus dažādās stācijās, piemēram, kukaiņu slasts, kaitnieku karikatūras un sēklu pasaule. Kā atzina Edgars Bāliņš, šī kampaņa bijusi ļoti vērtīga, un to apliecina arī jauniešu gūtie iespaidi un zināšanas. Mēs tā ikdienā baigi par to neaizdomājamies, tā, ja godīgi, ko mēs, zāle auga vai ne, kvieši auga, viss kārtībā, bet kas arī viņiem īsti notiekos, mēs jau tā ikdienā neaizdomājamies, un ja mēs veltam kaut pusstundu tam, vai šajā gadījumā 2 mācību stundas, tas, man liekas, ir brīnišķīgi, un varbūt kāds arī atkal aizdomājas par to, kā mēs varam palīdzēt tiem augiem būt veselīgākiem, kā mēs varam, kā jau iepriekš minēju, nepārvest nevajadzīgus augus uz Latviju un neizbojāt kaut kādu ekosistēmu. Vai arī šodien kaut ko jaunu uzzinājāt? Daudz ko jaunu, piemēram, par sēklām. Mēs tur daudz ko uzzinājām un par to, kādi ir kukaiņi, kuri ēda augus, bojā viņus un ar kādiem rīkiem, piemēram, kādu rīku noņem kokiem mizu un to visu. Jā, ka augiem vajag pases, kad viņas pārvadā no valstīm. Kas varbūt ir tavi tie secinājumi pēc šodienas? Ka vajadzētu tā kā vairāk saudzēt augus un vispār tā kā dzīves būtnes. Droši vien arī rūpēties, vai? Jā, rūpēties, jā. Šodien arī, piemēram, tika runāts par to, ka nedrīkst vest eksotiskus augus no citām valstīm, vai arī par to tu piedomā? Jā, es piekrītu. Nē, esi vedis? Nē, nekādu. Domāju vest koraļus, tā man bija 5 gadi, bet neļāva paņemt cauri. Manuprāt, prezentācijā tika parādītas daudzas lietas, kas varbūt pat bērni nespēja iedomāties, kaut vai ceļojumu kofri atgriežoties no Āzijas valstīm, ko viņi var atvest līdzi, kaut ko sliktu, un varbūt tas arī var ietekmēt mūsu dzīves kvalitāti šeit Latvijā. Un, manuprāt, materiāls bija ļoti interesants izveidots, kad bērniem saprotamā veidā un it kā nedaudz lietas, bet uzskatāmi, saprotami un aizraujoši bija labi. Kampaņas laikā augu draugs un komiķis Edgars Bāliņš radīja īpašu dziesmu, kas arī tika atskaņota noslēguma pasākumā Ādažu vidusskolā.